patīk tā pārliecība klausies. Ir vienkārši brīnišķīgi, jā. Es to pelnu vairāk. Kā tu to zini? Tāpēc, ka mēs runājam, viņš zina, cik es pelnu, viņš man arī stāsta, cik viņš pelna. Bet es domāju, ka tas drīz mainīsies. Kāpēc tu tā domā? Tāpēc, ka viņam ir projekti, kuri diezgan labi aug. Tu vairāk tērē, lai aizbrauktu sacensībām un treniņu nometnēm, un ja vēl maksā trenerim, tad tu vienkārši esi nereālos mīnusos. Pludmales volejbola pelna top 10 varbūt. Atkarībā no sponsoriem un kontraktiem un no valsts. Ja tu esi Šveicē un tu esi top 10, es šaubos, ka tu pelni. Man nepatīk visādi suvenīri, jo man liekas, tas ir tāds mazs sūdiņš, kam tu iztērē naudu, un tad tev vienkārši tā māja piepildīsies un būs daudz kaut kā nevajadzīga. Kas ir ar tām drēbēm? Tie pasūtījumi. Nevienmēr ir tie pasūtījumi, ko es pasūtu. Tas var būt arī dāvanas, kaut kas no sponsoriem, ko tu ņem. Es jau ļoti sen neko nebiju pasūtījusi, tikai nevajag te, ka es tērēju naudu drēbēm. Tu tērē? Nē. Nē, labi. Es neteicu, ka ļoti daudz. Tu vairāk tērē. Pasūtījumi. Jā, pasūtījumi. Varbūt es vairāk tērēju, bet... Viss. Nebija jau runā, ka tas ir slikti. Kurš vairāk? Bet es netērēju daudz. Tu jau arī pelni vairāk. Bet es netērēju daudz. Ja es katru valsti, uz kuru es braucu, pirktu kaut kādu tādu sūdiņu, man būtu pilna istaba ar nevajadzīgām lietām. Priekš kam tērēt naudu, un tad vēl daudz kaut kāda sūdiņa būs pa māju? Priekš kam? Es gribu, lai man ir tikai tās lietas, kuras man vajag. Tāpēc es arī konstanti tur mēģinu tīrīt skapļus, atņemt no mišas kaut kādu kreklu, kur jau caurums ir. Nē, man vajag, kas ieša sēnes Es kaujos vienmēr par kreku. Viņam ir garderoba un man ir skapis. Manā skapī vēl ir kopējās lietas arī. Kur tur ir godīgi princips? Tā, vajag braukt. Uz viņu 2 metriem grūti atrast vienkārši uzvalku veikalā. Mēs izgājām cauri visai Rīgai, tur nekas vispār neiepatikās. Un piedalīties tajā dejo ar zvaigzni kaut kādā savā dzīvē. Tā kā, es esmu atvērta. Viņa producenti.